Sveiciens visai medību sabiedrībai. Ir atkal kārtējais gads klāt un arī Minhauzens. Viens no tādiem atraktīvākiem un spēcīgākiem pasākumiem. Un atkal ir mums tāda nodarbība, ko pagājušajā gadā mēs sākām ar kolēģiem, kad buļļu eksperts. Un sakarā to ir šogad arī tas pats turpinās. Un pagājušajā gadā bija dažas tāds niansīts. Šogad vēlreiz jums parādīsim, kā apmēram tas notiek. Paņemsim tādu mazu bullīti, lai jūs saprotiet, kā tiek izstāsts. Mēs arī jums bērnām tā parādīsim, kā tas notiksies. Un tā, bullītis iznāks no biezokņa, paiet 10-15 metru, tad pagriežās uz vienu pusi, pagriežās uz otru pusi. Jūs sākiet novērtēt. Pirmais, ko jūs dariet, novērtējiet, saskaitiet žuburīšus. 1, 2, 3 daudz, 1, 2, 3, 4, 5 daudz. Saskaitiet žuburīšus, reiziņas pierakstiet. Tālāk bullīti paiet atkal uz priekšu, tāda gabali, kā pagriežās uz vienu pusi, pagriežās uz otru pusi lēni, atgriežās un iet atpakaļ. Paiet atpakaļ, atkal apstājās, jūt, ka kaut kas nav kārtībā, atkal pagriežās uz vienu pusi, uz otru pusi un iet biezoknī. Tai momentā jūs vērtējat, vai ragi ir simetriski vai ne, tad ja abas puses ir vienādas, tad viņi simetriski. Jūs atzīmējat, ja viena puse atšķirās no otras, tad viņi nav simetriski. Pēc tam jūs apstieties viena briežu buļļa raga garumu, otru briežu buļļa raga garumu, kopējo summu daliet ar 2 un daboniet vidējo garumu. Vidējo garumu pierakstiet un pēdējais jūs pierakstiet, cik tie radziņi apmēram ir svarā. Var rakstīt skaidri vienkārši un arī komatu nevaldas pielikt, jo nekad jau tāda precīzi nav tur. 2, 3, 4, 15, 16 vai 18 kg. Nu, un viss. Vingrinājums ļoti atraktīvs, vienkārši, un, kā saka čangaļi, es atvedu čai, būs baigi interesanti. Nu, ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums. Gaidam jūs Daugavpilī Minhauzā.